jābūvē jauna, jo ja mēs vēlamies tiem bērniem viņus pacelt, tur iedot kaut ko vairāk, tad jābūvē jauna. Protams. Un tad mēs nolēmām būvēt jaunu. Un kāpēc mums ir veiksmīgs tas projekts? Tāpēc, kad mums ir patstāvīga stabila vara. Tas viens no nosacījumiem. Ja ir patstāvīga stabila vara, tad mēs varam projektēt 4 gadus. Un mēs arī projektējām 4 gadus. Jo pats grūtākais un pats sarežģītākais ir projektēšanas uzdevums. Jo tu vari pasūtīt, vienalga, tu pasūtīsi, tu domā savādāk. Tev jādod kādai tai projektai jābūt. Tev jādod ir aprises. Un to mēs ieguvām, mēs izveidojām komisiju. Mums ir izglītības pārvaldes vadītājs. Ļoti paveicies ar viņu. Izveidojām komisiju, kur mēs apkopojām mūsu viedokļus, kur piesaistījām gan skolniekus, gan vecākus, gan pedagogus. Braucām, mēs skatījāmies Skandināvijas piemēru, Igaunijas, kas ir labākais, kas ir pēdējos gados uzbūvēts, kādas ir tās tendences. Un tad 4 gadu laikā mums tapa projekts. Jo, kāpēc teicu par to politisko varu, ja daži notiek gadījumi pēc notiek mēra krēslā, un tad viņi domā, ko es izdarīšu šajos 4 gados. Tu nevar īsti neuzprojektēt, tāpēc, ka tam ir vajadzīgs daudz smadzenes un daudz cilvēku, līdzdalība. Un tu kaut ko sarau un uzpekarē, vai ne? Tad atkal nākošais kaut ko pļakarē tālāk. Ja? Un tā mums arī viss tas arī veidojās. Tātad mēs varējām, jo ja tev nav stabilas varas, ir baigi grūti, ka tu 4 gadus strādā, uztaisi projektu kā konfekti un atdod nākošajiem, lai viņi realizē. Un tie pieliek sev to medāli un saka, pazies, kā mums skaisti sanāca. Ja? Mums sanāca gan izpētēt, gan realizēt. Sākām būvēt, iesākās karš. Kas bija interesanti, ka Ukraiņi, bija vesela brigāda Ukraiņi, kas teica, mēs brauksim karot. Viņi atbrauc karot un daudz jau no viņiem jau ir krituši un vairāk nav dzīvi. Viņi varēja palikties šeit, viņi varēja palikties drošībā, bet viņi aizgāja karot par savu valsti. Tagad es nesen biju Amerikā un prasīju Amerikas latviešiem, vai viņi būtu gatavi braukt uz Latviju karot par Latvijas valsti. Viņi izvairījās no šīs tēmas. Ja? Ir tāda pieredze ar Ukraiņiem, kad Ukraiņi aizbrauc un tomēr karoja par savu valsti, tāpēc arī viņi joprojām pastāv. Aizmugurē aiz jums ir redzēt, tā ir lielākā riteņu novietne Ogrē, kur ir rakstīts mākslas tavās rokās. Un te ir visādas universitātes, kur viņas atrodās Oxford, Harvard, Latvijas valsts universitātes, kur viņas atrodās un cik tālu līdz viņām ir. Mēs šeit parādām, ka tas jaunais cilvēks tur nokļūt jebkur no tām zināmām universitātēm, ja tu uzņemsies atbildību par sevi. Ja? Tas ir kā tāda ceļzīme un ceļa rādītājs, lai varētu doties tālāk. Lai būtu tāda kārtīga ceļamaize, mēs ielu pārsaucām par Gunāra Astas vārdā, un tāpēc arī pirmā ģimnāzija atrodās Gunāra Astas vietā. Ir jābūt tomēr, tiem jauniem cilvēkiem ir jābūt tomēr virzienam. Un šis virzienu mēs mēģinām noturēt. Jā, tas ir tas, kas Tie ir mūsu Ziemassvētku rotājumi. Tas globus, mēs parādīt, ka tā pasaule ir atvērta. Kas tā ir pa krāsu skolai? Tā ir priežu stumbra krāsa. Ja jūs ieskaties, kaut cik līdzīgs izstāsta priežu stumbras. Ja? Un priede ir ogles ģērbonī, tāpēc mēs izvēlējāmies to. Dosimies tālāk. Labrīt. Sveiks.
vai būt kā pusgadu. Un tas, ko viņš saka, jā, viss nāc, brauc. Un pats labākais, daudz jau tādi, kas saka, jā, brauc un gribam labi, ka saskrējāmies. Bet šeit ir vīrs un vārds un jāprēdina, cik sanāk mēnesi vēlāk. Mēs plašā kompānijā no Rīgas visi interesēti esam šeit. Tiešām mums ir milzīgs paldies par viesmīlību, par visu izdarīto gan Ukrainas labā, gan Latvijas labā, gan nācijas labā. Un to, ka tiešām mēs savējies, mēs esam kā ģimene. Un, kā redzam, visi var braukt, visi var apskatīt un visi var iedvesmoties. Un tāpēc mēs gribam teikt vēl lielu paldies par to sirds plašumu un atvērtību. Un teikt paldies ar kaut ko, kas atgādinās par mums, par rīdziniekiem. Kāpēc mūliet ir daudz latgadīgi? Jūs zināt? Tāpēc, kad viņi devās uz Rīgu un sastapa pirmās lielās daudzdzīvokļu mājas, domāju, ka viņi sasnieguši Rīgu. Jā, tas ir labi. Mēs saprotam, man Rīgas biedri pajautāja, teica, ka vai es nevaru iedomāties, ko varētu Egilam uzdāvināt. Ja? Un tad es tā domāju, ka Egils ir tāda Latvijas vēstures liels cienītājs. Grāmatas viņu interesē senas, viņu interesē karavīri vecie senlatvieši, vai ne? Tā ir. Vienā galerijā tika piedāvāts Kārļa Krauzes slavenā latviešu grafika darbs Saules kauja, kur latviešu senlatviešu karavīri cīnās. Tas vēl 36. gada darbs parakstīts Kārļa Krauzes. Cīnās ar krustnešiem, jā. Ja. Vai labāku, tad mums viņas ir jāpaceļ. Bieži vien vecāki nevar atļauties to izdarīt. Ja. Bet, un šeit jautājums tāds, kas tas jāizdara valstī un jāizdara pašvaldībai. Tas ir publiskās ēkas, kurās bērni viņi grib uzturēties, viņi grib šeit nākt. Redziet, šeit ir balta grīda. Un bērni, šeit ir vidusskolnieki, un ja viņi kādam krāso viņa botas, ievelk švīkas, viņš prasa, mammu nopēc man tādus apavus, kas nekrāso. Es gribu saglabāt šo skolu tādu, kāda viņi ir. Un vidusskolnieki viņi paši rūpējās, lai šeit viņa būtu jauna, lai viņa būtu tīra. Un es neesmu radījis šo skolu viens, mēs esam radījuši veselu komandu un strādājuši gan pedagogi, gan vecāki, gan pat bērni iesaistīti. Mēs esam 4 gadus viņu projektējuši, un kāpēc ir svarīgi pašvaldībās stingra un pastāvīga vara. Lai varētu 4 gadus projektēt un nākšos 4 gadus celt. Ja jūs tikai gadījumu pēc nonākat mēra krēslā un jūs domājat, ko jūs jau 4 gadus varat izdarīt, nekā paliekoši tam nebūs. Daudz priecājās, kāda forši. Mums arī tur skatos, tur skrienu pakaļ, filmē, tur, ko jūs tur darat kabinetos, vēl kaut ko Rīgā, piemēram. Ietves visu kaut ko pārējo. Viņi demonstrē šo te kašķi un domā, ka ar kašķi ne pie kā jūs nenokļūsim. Mēs neuzbūvēsim mūsu Latviju, kādu mēs vēlamies ar kašķi. Mēs šeit dzīvojam draudzīga komanda. Mēs arī, ja pirmām braucam uz Ukrainu, gatavojamies. Kur mums ir Aivars. Aivars kā brīvprātīgais piesakās, saka, es braukšu līdzi, bedīšu mašīnu. Izreizes, jā. Un tu biji te, kad Eskandera raķeta atlidoja? Nebija. Bija tā, kad mēs sēžam pie galda un padomāja Krievi, ka mēs skolā esam apstājušies, jo mēs tās mašīnas izmētājām gar skolu un Eskandera raķeta atlidoja un iznīcināja vienu skolu, un otru abas divas iznīcināja, tur, kur mēs bijām. Mēs sēžam un tā, viens no šoferiem tā zupa tāda negaršīga paliek. Tā ir tā realitāte, un to realitāti tu saskaries ikdienā. Tā ir tāda laimes spēle, ja mēs braucam uz fronti. Jebkurā gadījumā tas ir tāds, tu vari atbraukt, vari neatbraukt, tas ir 50/50. Bet es vedu cilvēkus, viņi redz to visu, kas tur notiek. Mēs runājam ar iestāžu vadītājiem, visu pārējo, kā viņi, un ko viņi izstāstīja mums. Viņi izstāstīja to, ka
ja notiek x stunda. Ja iestādes vadītājs izvēlās glābt ģimeni, viņš atgriezās iestādē, tagad viņš ir ģimeni izvedis jau drošā teritorijā, iestādes nekas nav palicis pāri. Iestāde ir izjukusi. Iestādes vadītājiem ir jāpaliek iestādē un jānodrošina pakalpojums. Otra lieta, mums visiem pieturas vietas ir skolas. Mēs katrs esam kādā skolā mācījušies, un mēs zinām ceļu uz to skolu. Veidoja tur barošanas vietas, ūdens ņemšanas vietas, vēl kaut ko. Un tas ir ļoti daudz, ir daudz lietas, kuras tu nevari uzzināt. Tu uzzini tikai tad, kad tas notiek un kā cilvēki rīkojās. Bet, lai mums tas nebūtu, tāpēc mēs braucam uz to Ukrainu. Šeit mums ir galvenais foje, šeit notiek visādi pasākumi, kur mums sanāk visa skola, tad visi jau augšā vēl var sastāties, tur augšu uz balkona. Tur ir aktu zāle un auditorija. Viņas ir kopā savienojums. Dodamies tālāk. Paskaties, šeit aktu zālē, paskaties. Šeit ir pārvietojumā siena. Šo sienu var nojaukt, un tad viņas abas divas savienojās. Ierakstīta šī siena galvās kopā. Ir ļoti laba akustika. Šeit var notikties koncerti. Jā, notiek koncerti. Un kad Alvi Hermani bija atvedis uz to skolu, tad viņš teica, ka viņš apsolīja bērniem šeit vidusskolā. Tā kā Aldis ir augstskolā. Jā, bērniem pēc šīs skolas ir grūtāk atrast augstskolu, kas līdzinātos viņas skolai. Mums viss vecs, mums nav jau. Jā. Tur ir 700. Jā. Vidusskolas klases ir Nē, visi ir vidusskola. tā ir Tikai vidusskola. Šeit reāli arī noteikti stundas. Jā. Vairākām klasēm kopā. Vairākām klasēm atnāk kāds vieslektors, vāda kaut ko stāsta. Piemēram, nesen bija ministre tikās ar bērniem. Tā. Bērni uzdeva visādus jautājumus, ministrs nevarēja atbildēt. Bērni prasīja, kāpēc visu laiku eksperimentē un nepārtraukti maina kaut kādas noteikumus, kāpēc viņi nevar tur sagatavot, kāpēc eksperimentē uz viņiem. Un ministrs, diemžēl, nespēja atbildēt. Viņam pēc tam būs grūti pārēt uz atpalikušo augstāko mācību. Jā, bet tas ir tā, ziniet, kā, es gribēju teikt tā, ka tas, kas par šo skolu, kamēr mēs iesim tālāk, mums bija, man prasa tagad daudz, kā piemēram ar skolotājiem, pedagogiem. Jūs iziesiet, ka šo skolu, ko mēs pastīsimies, jums būs divas domas, kā atgriezties skolas solā, vai ka jūs gribētu šeit kā pasniedzējs pasādāt. Tāda ir šī sajūta. Un tāpatās mums jau varam iedomāties, mums pieteicās, ka vērām vaļā skolu 6 jauni pedagogi, vīrieši, kas grib būt klases audzinātāji. Ja? Un mums stāv rindā pedagogi, un mēs varam izvēlēties konkursu secībā. Mums nav tā jāmeklē, mums nav jāpērk viņam dzīvoklīts, lai viņš šeit būtu, lai vēl kaut kas. Ja jūs uzbūvējat šādu skolu, tad tas nozīmē to, ka viņā vēlās būs šāda pedagogu jauni vīrieši, un mēs esam to netaisnību nedaudz līdzsvarojuši, jo jaunais cilvēks no 12 gadiem savu autoritāti izvēlās ārpus mājas. Vai viņam būtu varbūt cik labs tēvs vai cik laba māte, viņš meklēs ārpus mājas autoritāti, un viņam ir jābūt abu dzimumu pieredzēji. Tad mēs varam izaudzināt pilnvērtīgu jauno cilvēku, kas piedalīsies dzīves procesos. Cik lielā mērā no citām pašvaldībām tie bērni piesakās un izkonkurē vietējos? Daudz. Un tos uzdeva arī ministrē to jautājumu par to, ka patiesībā tas ir negodīgi pret Ogres pašvaldību. Mēs viņus nevaram neņemt,
Salaspils bērniem maksāt ceļa izdevumus, lai viņi brauc uz šejieni. Viņi nebūvē šādu skolu, bet viņi samaksā ceļu, lai viņi brauc uz šejieni. Viņiem tā vidusskola ir vāja. Jā, bet viņi ir tā ir parazitēšana. Nu, tā ir parazitēšana uz cita novada. Tā nedrīkstētu būt. Patiesībā vidusskolas līmenim ir jābūt valsts līmenim, kad valsts pārņem vidusskolas kā tādas par pamatskolām atbild pašvaldība, nodrošina tuvāk dzīvesvietai un cik tur klases, kas tur, ko tur, kas tagad notiek? Notiek to, ka ir spiediens uz to, ka, ja tev nav tik daudz klasē bērnu, tu nedabūni valsts dotāciju, tas nozīmē to, ka tev pašvaldībai tas ir jāuztur, tas mums ir lauku skolām. Es neesmu redzis nevienu lauku skolu Logas novadā. Mums viss ir saglabājušās. Un tas ir pareizi, jo mēs skatāmies tendenci, cik pagastos pazūd cilvēku, kā viņi. Viss tas ir kopā saistīts. Atnāk kāds strādāt, viņš skatās pirmkārt, vai ir skoliņa, vai bērnam ir bērndārs. Ja nav šo pakalpojumu, ja pazūd no zemes viss kā tādu. Bet tāpēc, kad tu atvilini ar piedāvājumu, tu izveido tādu darba vidi, kurā, kad ienāk šeit, skolnieki smaidīgi, skolotāji priecīgi. Ja? Mums izglītības pārvaldēs tā, jūs redzēsiet, jums bērni paaugstinās jau sekmes, lai viņš šeit iestātos. Man puika, viņš gribēja iestāties šajā skolā. Viņš saka, tēti, man ir vajadzīgs vācu valodā privāts skolotājs, man ir vajadzīgs vēl tur kaut kur privāts skolotājs. Es jau visu to nodrošināju, viņš varēja iestāties. Tagad bērni, kas pabeidz šo skolu, viņiem 30% sekmes labāks kā valstī. Tā ir motivācija. Nu, ziniet kā, jo es esmu pats pedagogs, esmu bijis aizsardzības akadēmijā kā pedagogs un mācījis bruņotos spēkus. Tu visu kaut ko var iemācīt cilvēkam, bet nevar iemācīt viņam gribēt. Tas ir pats grūtākais. Gribēt. Motivācija. Un šo motivāciju var iedot caur šādu skolu. To, kad mēs to bērnu paceļam, un viņi jūtās tā kā ārzemēs. Ja? Un es, piemēram, atvedu, es saku, par šo te armijas bāzes atvedu Kalniņu šeit, un rādu Kalniņkungs. Redziet, kādā skolā mēs šeit dzīvojam. Un tur aizmugurē priekšā mums ir 2. pasaules karš, kaut kāda, vai viņi gribēs tur iet? Un viņš saka, es laikam pats arī negribētu iet, nevis mācītos šajā skolā. Tad izdaram, pašvaldība ir gatava uztaisīt modernu ārējo vidi arī, tur volejbola laukumu, basketbola laukumu, tur šķēršļu joslu, vēl kaut ko, jūs varēsiet labāk rekrutēt tos cilvēkus. Viņi nenāk uz sadarbību. Jo, ja mēs vēlamies jauno cilvēku kaut kur piesaistīt, mums ir jāveido viņam vide. Kādreiz manā laikā mēs gājām, trenējāmies, putekļaina grīda, viena hantele, nekā nav. Mēs gājām, trenējāmies un darījām. Tagad tas tā nav. Cilvēkam ir jāveido vide, un ja būs vide, būs arī cilvēki un viss pārējais. Dodamies tālāk. Muzika un augšā tehnoloģijas. Te ir 116 kameras. Var pārsteigt. Te ir tikai perimetrs ārpuse. Te ir skola. Būs tagad kameras tikai pa skolas. Te ir arēna. Arēna. Jā, arī kur arēna. Pievelkam tuvāk, paskatāmies. Skola, kur jūs tagad aizgājat, es tūlīt redzēšu. Tā, rekur. Te visu var izsekot.
Mēs jau Un par šito ir īpaši stāsts. Tāda vārda, bet tas ir vienkārši piederēsies tam visā tur arī manā stāstā. Mēs esam instruktors, jūs pareizi daudz dzirdēt. Un man bija jāmācās sporta akadēmijā, jānoliek tas instruktori, visi tas padarīšanas, lai varētu pasniegt militāru akadēmijā. Un mēs kopā mācījāmies no Rīgas Dynamo treneru sastāvu. ļoti moderns skats. Paskaties, kas tas ārkārtīgi moderni iekārt. Perfekti. Paņem. Kečup bija jāliek ķīmiju, un viņš nekādīgi nevarēja saprast, ka bija tā, ka tas bija vārds. Un tas bija ķīmijas formula, tas bija novērojums, secinājums un tad paraksts. Ja? Un Kečup, ko to ieraudzīja eksāmenā, tā viņš viņu nomet un aizgāja projām. Bet pārējie nolēma, ka tomēr nevajadzētu atstāt to Kerču tā patās to visu to. Viņa augšā uzrakstīja, kur bija Kerčs, un profesor Kerčs. Ja? Profesors Kerčs. Tālāk viņi gāja tā formulu, šito mēs izgriežam, un tad viņi bija uzrakstījuši, ka Kerčs secina, kad viņš tāds sašuts un beigās iznākums Obanā. Un tad tas profesors, kad viņam tur nodeva to darbu, viņš teica, bet jūs tak pieauguši cilvēki. Jūs pieauguši cilvēki. Jūs tak neesat bērni. Kas tas tāds ir? Viņš bija tā sašutis. Bet tāda, vismaz es atceros pēdējo savu tādu eksāmenu. Un mēs ar ķīmijas skolotājiem mēs veidojām šo saturu. Mēs veidojām, kādai ir jābūt. Otrā pusē vēl viena tāda paša klase. Laboratorija pa vidu. Abās ir klases. Tad mēs dodamies tālāk. Kas ir vēl kursi? Jūs uzrakstījāt formulas, un jūs viņus nenodētāt. Bērni viņus var pierakstīt. Un ir otra tāfela, uz kuras turpina tālāk rakstīt. Un tas nozīmē to, ka mēs nepazaudējam tās formulas. Ir visas šīs lietas, viņas atvieglo darbu. Gribētu mācīties šajā skolā, ja? Jā. Dodamies tālāk. Līdzi dārā, vai nepaliek kā dzīvē. Jā, mūzika un teātra māksla. Teātra māksla mums pasniedz Jānis Kājers. Logas teātra režisors un aktieris. Šī pati būvniecībā pati dārgākā telpa. Jo? Paskaties uz sienām. Viņš ir iekšā, kāds slīpums viņai, tad pilnīgi viņš klāpēja. Šeit no šīs bumbis tu redzēt. Jā, nav tā trokšņa. Viņa šeit var būt mūzikas nodarbība, te var vesels kors dziedāt, bet to nesvietīs ārpusē, netraucēs. Vai tur eksāmens vai kaut kāds cits tur darbs, nevienam nebūs traucējumi. Dodamies tālāk. Kā 3 dienas. Katram bērnam ir skapīts arī, kur var visas mīlestības vēstules var glabāt šeit. Viņam viss sapnis mums var paēst. Viņam nekur nav jāspēj projām. Tagad mēs dodamies, kur manīgi atbrauc Rīgas skolas direktori. Tagad viņi iegāja, tādā galā
Viņi iekodās alkoņos. Ja. Ne mamos, savos. Savos. Mums ir, redziet, ogles suvenīrs viens ir. Lai valsts kontroli mums nepārmestu, jā, lai valsts kontroli mums nepārmestu, tad mēs ogles suvenīru izvēlējāmies no porcelāna. Jo tik daudz valsts ir ieguldījis finansējumu, lai to visu reklamētu, kad mums pārmestu, kā tad tā, jūs izvēlaties kaut ko citu. Ja? Mēs taupām valsts naudu, un tāpēc mums suvenīrs ir porcelāna šķīvīši, ko mēs dāvinām. Dodamies. Trijās daļās, ka trīs valstis vienlaicīgi var darboties un netraucē viens otram. Jūs atradīsies, ka jūs uztaisiet kaut ko labāku Rīgā. Šeit. Mums ir 12 ģērbtuves. To, kad katrai klasē zēniem ir savu ģērbtuvi. Un atcerieties, kā jūs kādreiz gājāt, un viena klase vēl nebija noģērbusies, otra klase nāk klāt, un trešā klase pēc tam vēl nāk virsū. Ja? Un visi ir ņīgi ņēgi. Tā kā ir daudz privātās mantas, telefonu, naudu, vēl kaut kas kartes. Viss paliek klases ietvaros. Un to veido arī tādu zināmu kārtību. Olimpiskais sporta veids ir judo. Mums ir šeit cīņas sporta zāle, kur mēs, lai jaunieši mūs ar visiem, ne tikai skaisti dzied un skaisti dejo, bet arī var aizstāvēt sevi, savu ģimeni un savu. Man ir savs blaknes, tu uzbūvēt ļoti skaistu zāli, to viņi ļoti labi aplīgot, bet tu nevar to darīt jau. Kas mums palīdzēja visu šo te plānot, tieši visu? Es stāstīju sākumā. Mēs izveidojam darba grupas, un kāds strādāja. Sporta pedagogi strādāja pie savu. Mēs skatījāmies, kādi ir standarti, kas mums ir vajadzīgs, kas mums ir nepieciešams, kādi mums ir sporta veidi, ko mēs vēlamies, ko mēs gribam. Ja? Par ķīmijas klasē. Ķīmijas pedagogi nāca kopā, lai viņi varētu labāk mācīt, stāstīt, kas ir vajadzīgs. Braukājām par Skandināvijas skolām, skatījāmies pieredzi, daudz tērējām naudu. Ieguldījām smadzenēs, lai mēs saprastu, kā noformulēt darbu uzdevumu. Jo, ja tu būvē kaut ko par 33 miljoni, tad tev ir jāuzsniedz tā, ka no sākuma līdz beigām viņš uztaisīts ir labi. Ja? Jo savādāk, jūs redzat, kā mani sit, piemēram, sabiedriskie mēdī, vai ne? Ja es šeit nebūtu divreiz labāks kā citi mēri, man neviens neievēlētu. Tāpēc, ka mani sit katru dienu nepārtraukti. Ja? Man ir jābūt daudz labākam. Ja jūs ejat spēlēt un tiesnesis ir pretējās komandas pusē, jūs varat vinēt, bet jums jābūt divreiz labākam par to pretēju. Te neiet runa par godīgu cīņu. Jums jābūt divreiz labākam. Un ja jūs būsiet divreiz labāks, tad jūs vinēsiet. Un tas šie cilvēki, kas šeit nāk un bauda to visu, viņi neatdos balsis par tētāju, bet viņi atdos par to, viņiem uztaisa nodrošina pakalpojumu kvalitatīvu, un viņi jūtās kā Eiropā. Viņi jūtās mūsdienu pasaulē. Dodamies tālāk.
pēc stundām šeit pārvēršās vienkārši nāk sporta klubi, trenējās, cilvēki nāk pensionāri. Nu, viss notiek, viss kūsā. Šeit mums ir kā Spartā. Jaunieši tur ceļā svarus. Ja? Šeit jaunieši svingro. Viens uz otru skatās. Un Tā rodas jaunā paudze. jā, uz šeit dzirsteļi. Nu, mums tā demogrāfija kaut kā jāzina. Spartā, protams, kad kaili viņi vingroja, ja? Nu, lai to visu risinātu daudz ātrāk. Ja? Nu, mēs to nepiekopjam, ja? bet Skatīties. jā, es jau saprotu, jūsu vecumā tikai skatīties. Ziniet kā man viens kolēģis Ukrainā teica, viņš saka, viņam tagad tāds vecums, ka viņam sievietes piekrišana vairāk izveido sašutumu vai uztraukumu nekā viņas atteikums. Tā mēs laukos šeit dzīvojam. Labi dzīvoja. Tā ir fitnes zāle priekš meitenēm. Egili, jautājums, vai šito ceļot nebija tādas arī līdzīgas problēmas ar celtniekiem, ka viss sadārdzinās, tur reiz Bija. Bija. Kā jūs ar šo tikāt galā? Tu izstāstīšu. Tā, dosimies mēs pie šeit. Jā. Nu, ir tā, ka mums bija tas pats, mums bija ieteikums no ekonomikas ministrijas, ka vajag iesaldēt. Bet mēs izreikinājām to, ka iesaldējot mēs pazaudējam daudz vairāk, jo tev ir jāuztur, tev ir kaut kādi bojājumi, tev ir kaut kādi visu laiku, tu nezini, cik ilgi tas turpināsies, jo tieši sākās karš tajā laikā. Jā. Mēs nolēmām, ka ir jāiet uz priekšu un ir jātaisa. Un neesam kļūdījušies. Ir svarīgāk, cilvēki, ogrienieši iegulda milzīgu naudu, tas ir milzīgs resurss. Mēs varētu noasfaltēt pusogri par to. Ja? Un ja viņi nevar viņu lietot, ja viņi ieguldīs to naudu un nekā cita nav, tad man nav viņam ko parādīt un pateikt, mēs esam izdarījuši to vai izdarījuši tāpēc. Nauda iztērēt, bet preci nav piegādāt. Preci nav piegādāt, jā. Tas ir tā kā Pradiņos šobrīd. Jā. Tas to pašu. Viņi izvēlējās iesaldēt. Un tas ir tāds, protams, katram ir savs, bet es uzskatu, ka tas nebija pareizi, jo cilvēks sāk lietot, cilvēks sāk izmantot, un tev dzīves līmenis ceļās. Patiesībā tu dzīvo kompaktā pilsētiņā, kompaktā novadā, kurā tu vari dabūt kvalitatīvu pakalpojumu šeit. Varbūt vajadzīgs teātris. Tu vari atbraukt uz Rīgu, uz kādu labu kultūras pasākumu un dabūt labu teātri vai kādu labu tādu specifisku, ko tu gribētu. Bet to visu var pārējie visu dabūt šeit. Un veidojās tas patriotisms, veidojās arī šīs te jūtas par to, kāpēc tie ogles klubām ir tik daudz līdzjūtēji vietējie, vai ne, kāpēc viņi tam jūt līdzi. Kāpēc mums opozīcija prasa, kāpēc jūs tur tērējat tādām klubām 500 miljonu, ja? Vajag ieguldīt tiem zonkuļos, bet bērnos. Nē, viņi nesaprota. Jūs esat visi, atcerieties, kad bija iznāca kādreiz, daudz mana vecuma, iznāca kādreiz Trīs muskatieri filma, ja? Visi puiši nora kaut kādas dabūjuši zobenes, visi špagojās, ņemās. Mēs gribam kādam līdzināties, mēs gribam kādam sekot, ja? Un ja mums ir kaut kāda tā piramīda, un mums ir tas augstākais klubs, kuram mēs gribam līdzināties, mēs gribam tur spēlēt, mēs iedomājamies, mums ir uzstādā motivācija, ka es spēlēšu tādā klubā, un tāpēc es tagad trenēšos, un es ieguldīšu sevi laiku un darbu, un es kādreiz tur spēlēšu, un tāpēc tas cilvēks tiek tur arī.
Ir vajadzīgi motivēt, un tas ir būtiskākais, man liekas. Tas, par ko mēs daudz nerunājam. Mums var būt brīnišķīgi ieroči, visdārgākie pasaulē, bet ja mums nebūs motivācija turēt viņus rokās, tad nekā nebūs. Jautājums, kā to arī saukurs? Jā, šeit Jā. Es teicu, ka Rīgas direktori iekot ar alkoļu, viņi ierauda kaut ko tādu. Ir atvērtā klasa, tu redz var redzēt, kas notiek tur. Tāva klasa, ne tāva klasa. Augšā mums ir observatorija, mēs skatāmies zvaigznēs. Un šautumu. Šautumu mums ir ogrē, kā citur. Bet viskolā. Šeit mums ir biblioteka. Man daudz, kas Kādreiz mums sauca darbmācība, tagad tā saucās dizaina mācība. Ja. Bet kas ir grūtākais šajā gadījumā? Grūtākais atrast pedagogu. Pedagogi, kas apmācīs. Jo pedagogi, kas ar visu to rīkojās un māk, viņi ir biznesā, viņi pelna naudu un ir grūti dabūt pedagogu. Mēs centāmies veidot mūsu jauniešiem modernu vidi. Mums atnācies uzņēmējs, saka, es iedošu jums ļoti visas detaļas, kas ir vajadzīgs, bet man vajag saprintēt uz šādiem printeriem, man vajag saprintēt tādas detaļas maziņas. Bērni saprintēja, viņam visu uztaisīja, viņš uzsauca bērniem bowlingu, pizzas, visu to. Un tad Pēterīts skatās uz šito un saka, es tomēr to Motorola nepirkšu, bet laikam kaut ko tādu. Nu, viņš sāk domāt, tas viņam varētu pienest kaut kādu naudiņu, ja? Viņš varētu to kaut ko nopelnīt. Ja? Un tā veidojas tā domāšana, ja? Kad tu ieraugi to, ka to var izdarīt. Ja? Nu, mēs esam daudz padomu laika produkts, visi var teikt. Ja? Un mums jau nebija, mums jau iznīcināja mums to domāšanu. Nopelnīt kaut ko un tā. Pie mums jau visi domā, ka tikai uz valsts pasūtījumiem var dzīvot. Ja? Šajā, piemēram, dizaina mācībā ir tā, ka vecākiem ir jātaisa tie darbi. Mums tikko bija paceļamais tilts tāds, mēs taisīju, zāģēju, meklēju materiālus, jo mums nav tāda klase. Otrs variants, tu vari nopirkt. Tādus jau vairs nekur nesastaps nekur dzīvē, vai ne? Bet bērniem ir jābūt tas, kas ir mūsdienās, kas tagad ir aktuāli. Un man liekas, tieši šīs visas lietas ir aktuāli. Es, piemēram, nesen biju ceļojumā Itālijā. Mēs iebraucam tur kaut kāda darbnīca, iebraucam tur, viņi pieminekļus tur taisa. Un skatos tos pieminekļus taisa printers. Viņā ievada visu informāciju, un viņš viņu izskala tādu, kā tur pat vairs nav cilvēka roku darbs. Ja? To visu dara printers. Tas viss attīstās tik ātri, ka mēs nespējam tam iet līdzi. Bet, lai mēs būtu konkurētspējīgi, mums tiem bērniem tas ir jādod. Dodamies tālāk. Ir ļoti svarīgi, un ja viņam ir tā motivācija tam bērnam, iedot visu, lai viņš tur virzās, jo pats grūtākais ir. Ja viņam ir šī gribēšana, nenomest viņu zemē, neiznīcināt. Kas interesējās par svešvalodām? Kas bija papildinājis svešvalodā? Kabinets. Svešvalodas kabineti ir uzbūvēti tādā veidā. Tāfeles abās pusēs, siena sadalāmā pa vidu. Jebkurā brīdī klase var sadalīt divās daļās un mācības abām pusēm.
Tā, šeit mēs nonākuši līdz skolēnu pašpārvaldē. Mēs pat iesaistījām skolēnu pašpārvaldi, lai viņiem saskaņotu telpas, lai jau projektējot ēku, viņiem būtu viņiem savs stūrīts. Tādus viņi izvēlējās, un kāds ir taps. Tā ir nodzīvot izskatās, ja? Viņš bija pasaku namiņš mežā, bet tagad viņš ir pasaku namiņš pie ģimnāzijas. Jā. Jums arī ir aizliegts telefons lietot bērniem skolā? Jā. Tas arī tādā. No amerikāņi ir gājuši daudz uz priekšu. Viņiem ir tādi maisiņi, kuros ieliek telefonus, un viņus nokodē. Ja? Un aiztaisiet, telefons viņam ir, bet tas maisiņš viņš nevar viņu lietot. Bloķē visu, jā. Un pēc tam viņš ejot ārā, viņš atkal viņu atkodē un nostā pīkstuļi. Ja? Un tā ir arī Ogrē? Nē, mēs domājam par to, ka mēs gribam to pilnveidot, lai... Jā, viņu neatņem to telefonu, bet viņš paliek tur. Nu, dodamies. Jā. Franču, angļu un pēdējais gads krievu. Skola vienkārši pabeigas bērni un tad arī vairs ne. Un vācu. Nu jā, es sapratu, jā. Viņa taisa mājās sviestmaizītes, viņu baro un tad viņi tikai mācās. Ja? Tieši es ar to lasīju, ka skolotāji bija rakstījuši par to, ka kāpēc ir agresīvi pirmdienas rītos. Bērni ir agresīvi pirmdienas rītos. Viņiem ir pavisam vienkārši, viņi nav vēduši. Viņi nav brīvdienās bērni. Ja? Kā tur nav vietas, es nācu. Var ar mani braukt. Nu,